Laikšu iekšā ierakstu un ķersimies klāt pie trešā moduļa. Trešais modulis mums ir par stāstu. Un tavs stāsts saucās, ja? Un šo te tavu stāstu ir ļoti svarīgi katram izveidot. Un to es esmu vairāk kārt arī jau teikusi un vienmēr teikšu un vienmēr pieminēšu. Un tie, kas jau dodās ar mums uz klientu dienām, jeb Goldtribe tūres pasākumu, mēs jūs izvelkam no komforta zonas, un mēs jums liekam, nevis liekam, bet aicinam publikas priekšā pastāstīt savu stāstu. Protams, tie, kas galīgi nav gatavi un negrib, viņi netiek dzīti ar mietu, bet tie, kas to izdara, pārkāp pāri savām bailēm un visam pārējiem, ir ar taisnu muguru un priecīgi. Jo tas tavs stāsts ir tas, kas tev minūtes, 2 laikā pastāsta par to, kā tu šeit esi nokļuvis, kas tu tāds vispār esi un kāds ir tavs ceļš šajā biznesā. Un katram tas stāsts ir pilnīgi citādāks. Un katrs cilvēks, kas klausīsies tavu stāstu, atradīs kaut ko, kas rezonēs ar tevi, viņam, un viņš atnāks iespējams tieši tavā komandā, tāpēc, ka varbūt jums ir vienāds redzējums, varbūt jums ir vienāds šis dzīves kaut kāda sāpe vai ceļš vai sāpes punkts, kas šeit ir jāatrisina. Tāpēc iesaku no sirds vienkārši klausiet un sagatavojiet savu stāstu, un tas stāsts visu laiku būs jāslīpē, kamēr viņš būs perfekts. Par ko mēs šodien tātad mācīsimies, par to, kā izveidot savu stāstu, kas ir galvenie faktori, kas ir jāievēro, lai tas tavā stāstā tas tiktu iekļauts, un kāpēc tas stāsts ir tik svarīgs, daži piemēri, nu, un, protams, būs mājas darbs, un es domāju, ka jūs visi esat lieli gudrinieki un saprotat, kāds būs mājas darbs. Bet līdz tam mēs tiksim. Tātad, par moduļiem, ko mēs esam noskatījušies. Jau pirmais modulis, es ceru un ticu, ka ik viens no jums, kas ir šeit, jau ir redzējuši pirmo moduli, ir izveidojuši savu vārdu sarakstu. Nevienam vēl neesmu pārbaudījusi, bet būs jāķerās kādam pie ragiem arī klāt un jāpārbauda, jo tikai tad es zinu, ka daļa no jums izdara, tikai tad, kad Lita tā kā skolotāja nāk pārbaudīt. Otrais modulis ir par to, kā strādāt ar šo vārdu sarakstu, kā aicināt cilvēkus, kā izveidot aicinājumu tekstu. Tas ir tas, par ko mēs pagājušajā nedēļā runājām. Un šodien tātad mēs veidosim savu stāstu un uzdodiet sev jautājumu, vai esat gatavs kļūt par profesionāli, vai gribat palikt tajā amatiera stadijā, kurš paļaujās tikai uz tīru veiksmi un cer, ka visi tagad nāks pie jums komandā un visi nāks ar pasūtījumiem tikai pie jums, ja jūs vienkārši sēdēsiet un neko nedarīsiet. Profesionāļi visu laiku kaut ko dara, un tāpēc arī viss notiek un iet uz priekšu. Tātad, kāda ir šī stāsta uzbūve? 4 elementi. Šajā stāstā tad jūs sākat stāstīt stāstu ar pagātni. Ja? Kas ir tas, kas jums ir bijis pagātnē, tātad profesionālā un privātā pagātne. Protams, jūs nesākat uzskaitīt visus savus vīrus un vēl nezinu, ko, ja jums tādi vairāk ir bijuši, bet pieņemsim profesionālā, kas jūs esat bijis vai esat pēc profesijas, kas ir tas, kas varbūt jums nepatīk, kur otrais punkts, kas tev nepatika šajā profesijā vai tavā pagātnē, privātajā, tātad, kad tu izlēmi varbūt kaut ko mainīt radikāli savā dzīvē, un kāds ir šis te atrisinājums, ja? Tad, kas jūs bijāt, kas jums nepatika, un kāds ir atrisinājums. Tātad, principā, ja jūs saistat to ar čogan, tad kāpēc jūs izlēmāt šeit pievienoties? Kas ir tas, kas jums nepatika varbūt iepriekšējā darbā vai dzīvē, vai jums vajag izstāstīt savu sāpju punktu, ka jūs sapratāt, ka vajag papildus ienākumus, vai papildus cilvēkus, vai gribas šo visu tusiņu, burziņu, apmācības, pašizaugsmi, visu, kas jums nāk prātā, ja? Trešais tātad stāsta uzbūves elements ir tātad atrisinājums, kas ir atrisinājies tam, ka jūs pieņēmāt šo lēmumu, un kā jūs redzat nākotni, kas ir tas mērķis, uz ko jūs gribat iet. Nu, tā kā, ja, šeit, ko jūs gribat sasniegt, cik ilgā laikā, un to visu arī iekļaujot savā stāstā, un stāstam ir jābūt ne ilgāk kā 2 minūtes, ja? Jūs nevarat tur sākt izplūst, un tas ir grūti. Mēs paši sākumā ļoti izplūstam, vēl joprojām izplūstam stāstot stāstu. Ir it kā sagatavots uz viens stāsts, bet visu laiku mēs kaut ko citu vēl klāt paķeram un tādā garā. Tas nav viegli, bet tāpēc jums viņš ir jāuzliek uz papīra, un jums viņš ir jātrenē. Jātrenē, filmējiet kamerā, telefonā, sev šitā noliekat pretī un stāstiet sev to stāstu, un visu laiku sev filmējiet, pēc tam skatāties un analizējiet, tā man nepatika šitais, šito es izņemšu, šito es aizstāšu ar kaut ko citu, un iedomājieties to, ka jūs stāvat vienu dienu kaut vai Goldtribe tūres pasākumā,
un stāstiet visiem savu stāstu. Pēc tam jau jūs stāvēsiet uz skatuves, saņemot emeraldu kvalifikāciju un stāstīsiet savu stāstu. Jo visi lielie līderi stāsta savu stāstu. Arī Sandro, te, ka viņš uzkāpa Ērika Vora uz skatuves, viņš stāsta savu stāstu, kā viņš ir sācis ar to, ka viņam ir bijis savs biznes. Viņam friziere piedāvāja nākt uz Čoganu, viņš paprasīja, tu nopietni, tu man biznesmenim tagad tās piedāvā smaržas pārdot. Vienreiz, otro reizi un trešo viņš saskata iespēju, viņš piezvan uz Čoganu ofisu un viņš paprasa, vai tiešām šeit ir tik liela iespēja nopelnīt un attīstīt savu biznesu, kur viņam to apstiprina Čoganu ofisā, un viņš atnāk šajā biznesā. Viņš sāk ar to līdz brīdim, ka viņš izdomāja jaunu šo te visu stratēģiju, visu, kā šobrīd Čogan ir attīstījies un esenstrēba struktūra un visas šīs apmācības, viss, kas šeit ir, tas ir principā Sandro izdomātais tikai tāpēc, ka viņam redzi frizierīti paprasīja, vai viņš varētu nākt, un ko viņš sākumā pateica, vai tiešām viņš būs. Un pie Ērika Vora šajā te GoPro, kad bija tas lielais pasākums, tā viņš arī sāka savu tekstu, viņš tā arī pateica, pilnīgi skudriņas skrien, ka viņš ir vislabāk atalgotais smaržu pārdevējs pasaulē. Un tā arī ir. Protams, ka viņš ir miljonārs, protams, ka viņš pelna ļoti lielu naudu, bet viņš sevi dēvē par vislabāk atalgoto smaržu pārdevēju. Jā, nu, tā kā daudzi no šīs varbūt kautrētos vai kā citādi, bet, protams, ka viņš ir šo biznesu paņēmis sev kā reālu biznesu. Nu, lūk, tātad šos te 4 elementus noteikti iekļaujot savā stāstā. Kas ir galvenie faktori, kas noteikti ir jāievēro? Stāstam ir jābūt patiesam. Protams, ka jums tur nevajag sadzējot tagad tās sev kaut kādu briesmīgu pagātni un tagad laimīgu iznākumu un nākotni. Nē. Galvenais stāstiet to, kā patiešām ir, nu tā kā visu, ka viņš ir paties. Otrs, autentiskums. Esiet tādi, kādi jūs esat, nemainiet sevi un tagad tās neņemiet, pieņemsim, nestāsties stāstu tā, kā to dara Lita, piemēram, tāpēc, kad man liekas, ka tā būs pareizi. Nu nē, katrs savu stāstu dara citādāk, iekļaujot šos 4 elementus, pēc kā jāveido stāsts un vienkārši veidojiet pa savam, katram savu, tieši tādiem izteicieniem, kā jūs gribat, tieši tā, kā jūs esat, jā? Nu, un, protams, izmantojiet pareizo stāstu. Un tas ir tā, ka vienkārši to, ko jūs sacerat, izdomājat, kā jūs jūtaties vislabāk, ko jūs esat vairāk kārt uzfilmējis, ko jūs esat sapratis, jā, šito es gribu pastāstīt visai pasaulē, šito es gribu pastāstīt ikvienam cilvēkam, ko es satikšu, tas būs jūsu tas pareizais un īstais stāsts, kurus ir jāizmanto. Kāpēc šis stāsts ir tik svarīgs? Tāpēc, ka tas, ko jūs iekļausiet šos elementus, tas sniegs ieskatu mūsu biznesā šajā Čoganā. Un papildus tam jūs jau caur šo stāstu veidojat uzticību sev, šim uzņēmumam un komandai, jo jūs noteikti atsauksieties par to, ka kaut vai jūs esat pievienojušies GoTribe komandai. Kas ir tas, kas jums ir palīdzējis šeit tikt uz priekšu? Kas ir tas, ka jūs saņemat iespējams kādu atbalstu vai kā citādi? Jūs tā kā caur šo jau reklamējat gan sevi, gan Čoganu kompāniju, gan savu komandu, jo noteikti jūs pieminēsiet arī to, ka, pieņemsim, pirmās kvalifikācijas jums ir noteikti palīdzējusi sasniegt jūsu komanda, jo arī šeit mēs savās runās, tikko arī, kad mums bija glitera partija, mums bija jāsaka runa, kam mēs nebijām vispār gatavi. Un, protams, ka pirmais nāk prātā, kāpēc mēs vispār tur stāvam uz tās mazās skatuves ar šo apbalvojumu rokā, tikai pateicoties tam, ka mums ir komanda, jo vieni paši mēs šo visu nesasniegtu. Un vienmēr atceraties, ka komanda ir tā, kas jūs var dzīt uz priekšu. Komanda ir tā, kas jūs pacels un palīdzēs sasniegt tos mērķus, kurus jūs gribat. Ja? Un tāpat tās stāsts ir svarīgs, tāpēc, ka tas ir ievads prezentācijai. Ikvienu prezentāciju, ko jūs šajā dzīvē vadīsiet, kur jūs stāvēsiet uz skatuves cilvēku priekšā, atcerieties, ka šie cilvēki jūs redz pa lielam pirmo reizi, un viņi nezin jūsu stāstu. Un vienkārši ņemat un stāstat savu stāstu. Obligāti jāsāk ar šo stāstu. Man pašai tas pieklibo, dažkārt arī es piefiksēju. Katru reizi, kad es sāku EOM prezentāciju, es nepastāstīju savu stāstu. Tāpēc, ka man liekas, tur jau saslēdzās visi, kas zina manu stāstu, bet patiesībā tā nav. Tāpatās visas šīs klientu dienas vai rekur, kas taisīs mums, Žanna arī sagatavo lūdzu stāstu obligātu klientu dienu, un izstāsti šo stāstu. Neatkarīgi no tā, cik cilvēki tur būs pretī 5, 10, 20, 50, stāsts ir vienmēr jāstāsta. Arī vienam cilvēkam, ko jūs satiekat, draudzeni, draugu, ko jūs uzaicinat uz kafiju, jūs stāstat savu stāstu, kas ir vidēji 2 minūtes. Un stāsts katrai situācijai un sarunai. Tātad, principā, katreiz, kā jūs satiekat, jums nekad nepienāks brīdis dzīvē, ka jums nebūs par ko parunāt ar kādu, ja jūs viņam stāstīsiet savu stāstu. Ja?
Stāstiet savu stāstu, stāstiet savu sponsoru, jeb mentoru stāstus, stāstiet savas komandas stāstus. Rekur, kā es tikko pastāstīju daļu no Sandro stāsta. To visu mēs kolekcionējam. Jūs viņu krājat savā galvā, atceraties savus komandas stāstus un visu, un arī šos stāstiet, tāpēc, ka tas vienmēr iederēsies kādā dzīves situācijā. Runāsiet ar jauno partneri. Pastāstiet viņam savu stāstu, pastāstiet mentoru stāstu un pastāstiet vēl Sandro stāstu, piemēram, kā viņam vispār biznesmenim ar savu uzņēmumu piedāvāja nākt čoganā strādāt. Ja? Nu, tas liekas viss crazy, un tāpatās, kā pieņemsim tie, kas ir dzirdējuši, kad Fraser Brooks sāk apmācības, viņš stāsta savu stāstu katru laivu, kad viņš stāsta savu stāstu, ka viņa tīkla mārketinga karjera sākās, neatceros, kurā gadā, īsāk sakot, 88. gadā, kad viņš bija mammas puncī. Bet pats viņš ir dzimis 89. Un tad viņš stāsta šo stāstu, kā viņa tā visa dzīve ir saistījusies jau ar tīklu mārketingu, kamēr viņš bija mammai vēderā. Izdomājiet obligāti, lai tas stāsts tātad ir aizraujošs, lai viņš ir tāds, piesaistošs un cilvēks grib klausīties, nevis jūs tur kaut ko pašanās pārliecināt un garlaicīgi, ja? Izprotat situācijas un vajadzības savos kolēģos, maza kļūdiņa, ko tas nozīmē. Mēs varam iemācīties būt labi klausītāji. Bieži vien neapzināti izvirzām sevi priekšplānā. Mēs mēdzam sniegt cilvēkiem pārāk daudz faktu, un mēs varam iemācīties uzdot jautājumus, lai uzklausītu vajadzības. Ko tas viss nozīmē? Atcerieties, tad, kad stāstu visu laiku nevajag, un tad es sasniedzu, un es izdarīju šito, un es to. Nu, tā kā visu laiku jūs gribat tā kā pirmais. Bet atcerieties, tātad jūs jau kolekcionējāt šos stāstus, kaut kur iepinat vēl kādu citu. Obligāti ieliekat savu komandas biedri kādu vēl daļiņu varbūt no stāsta. Ja, ka jums atnāca, reku, pieņemsim, komandā tāds cilvēks, kurš pēkšņi sāka augt un izdarīt vēl to un to. Ja? Pārāk daudz faktu. Atcerieties, ka no jūsu stāsta visticamāk no šīs sarunas, ko jūs vadīsiet ar šiem cilvēkiem, viņi atcerēsies, varbūt 10–15%. Nesāciet saukt tagad tās faktus, piemēram, par kompānijas dibināšanas gadu, tur uzskaitīt visus produktus un vēl visu kaut ko. Jo viņi neatcerēsies. Viņiem vajag, lai kaut kas aizķerās un lai viņiem ir interesants šis jūsu stāsts. Ja? Un mēs varam iemācīties uzdot jautājumus, lai uzklausītu vajadzības. Un tad, kad jūs stāstat šo stāstu, un tad, kad jūs jūtat, ka cilvēks, piemēram, jūs klausās, un viņš tā kā jau līdzi jums māja, ziniet to empātisko sajūtu, ka viņš tā kā jau saprot, par ko jūs runājat, māja ar galvu vai smaida vai pilnīgi... jā, tev taisnība. Un jūs varat uzdot viņam pretī jautājumu, tā kā tev arī ir līdzīga situācija. Tu arī esi bijis tādā situācijā kā es. Un viņš noteikti pateiks, jā, un tad tu viņam klausies, kā es, piemēram, tiku no tā ārā. Tā kā saprotat, iesaistiet vēl to pretējo cilvēku, ja jūs īpaši 1-pret-1 kaut kur stāstat, vai pret 2, vai tajā pašā klientu dienā, no visa pūļa jūs ieraudzīsiet kādu cilvēku, kurš jums šādi te klausīsies un piekritīs visam, gan arī tam, ko jūs sakat. Tas ir svarīgi, tātad ievērot arī šos punktus, ne tikai par sevi nebliest visus faktus pēc kārtas, un sakonektēties ar to klausītāju, kurš tātad arī ir līdzīgs kā domājoši kā jūs. Piemēram, pirmais piemērs. Man vairs nepatīk mans darbs, esmu patstāvīgi zem spiediena. Šo jūs arī varat kā piemēru minēt, ja kāds no jums pamatdarbā, piemēram, vai iepriekš ir jutis šādu sajūtu, jūs par to pasakat. Un ko atkal jūs saņemsiet pretī no zāles vai no cilvēka, kad visticamāk, ka viņš jums piekritīs. Un jūs varat jautāt, vai kādam no jums ir, piemēram, šī situācija, ka jums nepatīk jūsu darbs un jums ir sajūta, ka jūs esat zem spiedienu. Jā. Stresa dēļ man radās izsitumi. Tie ir daži piemēri vienkārši, ko jūs varat paņemt vai ne, un sevi varbūt šeit rezonēt ar kādu no šiem piemēriem. Un es labprāt būtu mājās ar saviem bērniem. Un šeit noteikti jums rezonēs, piekritīs, klanīsies visas mammas, īpaši jaunās mammas. Arī es šobrīd esmu tāda, kad es ar baigo azartu un prieku aizgāju uz darbu. Tagad tik atgriezīšos savā mīļajā zobu higienas profesijā, un kas notiek šobrīd? Es ne ar kādu baigo prieku vairs uz turieni neju, un šobrīd es domāju, kur atrast šķērs, lai visu to nogriezt. Vienkārši tāpēc, ka es gribu būt mājās ar bērniem. Es negribu, lai man ir kaut kāds papildus stress, un es negribu būt zem spiediena, kur man ir kādam citam kaut kas, kaut kur jāpaspēj kaut ko un tādā garā. Un to es kļaušu iekšā savā jaunajā stāstā, tāpēc, ka līdz šim man ir bijis cits stāsts, kad es biju dekrētā. Tagad atgriežoties darbā, mans stāsts jau mainās, vai pareizāk teiktu papildinās. Un tas ir atkal interesanti klausītājiem. Lūk, un jūs mājas darbs, izveidot savu stāstu,
uzfilmē video, tā kā es jums saku, ja, uzfilmēt video, viņu var, protams, tie, kas jau ir drosmīgi, kas uztrenēja to stāstu tādu, ka jūs viņu izstāstat maksimums 2 minūtes, ja, man liekas, es nezinu, vai vispār rīlos, man liekas, ka var pievienot 2 minūšu video, taisat kaut vai īsāku sākumā, saglabājiet viņu savu Instagram highlightos, saglabājiet viņu kā rīlu, piemēram. Ot, man arī tas būs mājas darbs, protams, un Emīli, tu dzirdi, tev arī tas būs mājas darbs. Uztaisīt šo te rīlu video ar savu stāstu. Ja jums ir vēl iespēja, mums ir apmācību video, kā CapCutā un visur citur darboties arī, uztaisiet, lai viņš ir vēl tāds dinamisks, tāds interesants, tāds foršs, ko es vēl ieteiktu. Tad, kad jūs vispār filmējat rīlus vai tos pašus stāstu vai video, jūs esat tie, kas skatījušies manus pēdējā laika rīlus arī. Jūs redzat, ka man visu laiku mainās pozīcija. Ir viena daļa video, tad ir nākamā daļa video un trešā. Nu, principā es sāku šeit, tad es pārēju blakus, un tad es to kameru pagriežu vēl uz citu pusi, lai tā kā visu laiku mainās. Tā, kādam ir mikrofons ieslēgts? Elvita, lūdzu, izslēgs mikrofonu, man liekas, ka tas tavējais. Ka visu laiku mainās tā kā tā pozīcija, lai jūs nestāvat vienā vietā, un pieņemsim, tās 2 minūtes nerunājot vienu tekstu, un galvenais, lai tur ir enerģija. Svarīgākais, lai jums šajā visā stāstā ir enerģija arī tad, kad jūs to stāstat klientu dienās vai kur citur, lai cilvēks visu laiku tā kā jūs stāstat, nedaudz tā kā varat pieklusināt to balsi, un tad atkal, un tāda, lai viņi atmostās un saprot, ka, nu, lai ir interesantāk, nevis, ja jums būs monotons tonis, visi tie, kas ir bijuši studenti, skolnieki, te, ka skolotāji runā, pieņemsim, monotānā tonī, vai es šeit atnāku pie jums un tagad stāstītu, nu, uztaisiet savu stāstu, iekļaujiet šos 4 punktus, un tagad jums ir mājas darbs, izveidojiet savu stāstu, uzfilmējiet video, saglabājiet to Instagram highlightos, un tad mēģināt noturēt uzmanību, un visticamāk, ka tagad tās kāds no jums vispār varbūt man vairs neklausās. Uz redzēšanos, jauku vakaru, lai jums visiem foršs vakars, gaidu no jums mājas darbs. Nu, ir atšķirība, vai ne? Vai es būtu šādu to prezentāciju nostāstījusi, vai tomēr ieliekot gan žestus, gan emociju, gan to savu īsto sajūtu, un tāpēc atcerieties par šiem visiem punktiem, kad tavam stāstam jābūt ir patiesam, esi tu pats. Protams, ja tu pēc dabas esi tāds, ka tu esi monotons un nu, tādā veidā tu runā un tu tā jūties labi, nu pamēģini bišķiņ izkāpt no sava tā monotonas zonas un pamainīt, vai ne? Bet galvenais ir palikt tādiem, kādi jūs esat, tagad nesākt tur stāvēt uz galvas, dejot vai ko citu, lai tas būtu interesanti. Bet galvenais, lai tas notur to uzmanību. Tas tā kā būtu, ja? Kā mājas darbu esat piefiksējuši no drosmīgākajiem un cerams, ka no visiem gaidu. Tad, kad jūs viņu ieliksiet Instagramā vai TikTokā vai kur, ielieciet linku mums komandas čatā, lai mēs varam iet novērtēt, lai mēs varam saspaidīt laikus, lai mēs varam komentēt. Un ik pa laikam es arī jums palūdzu palīdzību, lai jūs saspaidat laikus, lai jūs komentējat vai kā citādi, jo tas palīdz. Jums tas neprasa daudz enerģijas vai nenospiest laiku, jo tas palīdz virzīties mūsu video uz priekšu. Tāpat tās arī jūsu, tos, kurus es ieraugu un dienas laikā eju cauri, es vienmēr jums cenšos nospiest arī laiku. Es vienmēr cenšos atstāt kādu komentāru. Viens ir tas, ka es ceļu savu Instagram statistiku pati šādā veidā komentējot, laikojot. Otrs tas, ka es kļūstu pamanāma kaut kur, tad arī jūsu sekotājiem, te, kad es ierakstu jūs komentārus, tāpēc es arī jums visu laiku saku, komentējiet arī manus rīlus un bildes un visu, lai mani sekotāji ierauga jūs. Un tādā veidā, un ejiet uz citiem kontiem un komentējiet, laikojiet un meklējiet sekotājus jaunus, jo tie visi ir potenciālie partneri. Un 90 dienu sprintā arī visticamāk no pagājušā gada arī bija tieši tā. 10 minūtes laika, piemēram, tev ir jāmeklē konti, kas tur, piemēram, ir saistīti, nezinu, ar skaistumkopšanu, vienalga ar kaut ko, un tu vienkārši 10 minūtes laiko, komentēji, seko, laiko, komentēji, seko. Un šāda ir te tā darbība, un tad pēc tam viņi nāk atpakaļ tie cilvēki, un viņi ierauga, čagan, un tad viņi biznesā. Tā kā to es no sirds iesaku. Lūk, tas mums bija 3. modulis. Vai ir kādi jautājumi šobrīd par 3. moduli? Varat slēgt mikrofonus, jautāt, varat rakstīt čatā. Kā nu kuram ērtāk, kā nu kuram drošāk. Komentāri? Kāds čatā kaut ko ierakstīja? Tie uzdevumi ir dienas laikā vai konkrētā laikā? Nu, tie uzdevumi ir priekš tevis. Zini, kā es esmu sapratusi, kad... Ja es es domāju, piemēram, tajās 90 dienās, piemēram, es strādāju, un tad ir jāizdara 10 minūtēs tas uzdevums, bet reāli es nevaru to izdarīt, jo es esmu darbā. Jā. Es sapratu, tev iepriekšējo gadu bija tā, kad, pieņemsim, Zooms vienu dienu bija, viņš bija 9 vai 10 vakarā, nu kā ir tie esenstraiba apmācību Zoom, viņi ir 9 vai 10 vakarā, ja? Un tajā laikā tad bija interesanti, ka tu sāc rakstīt un sekot cilvēkiem, kad ir vēls vakars jau.
labi sakot, vēl tā, bet tā, ka viņiem sūta ziņas, daudz uz to reaģēja ļoti veselīgi. Daudzi uzrakstīja vēl, es atvainojos, jūs neredzat, cik ir pulkstenis. Un tad es izēju no situācijas un saku, nu jā, bet tagad tās vienkārši ir, tas mammu laiks, mammas taču sapratīs, apmēram bērni ir nolikti gulēt un laiks pastrādāt. Nu, apmēram, vai ne? Bet tas bija viens no 1000 gadījumiem, kuriem es iespējams, labi, 1000 ne, bet viens no 100 gadījumiem, kurus es uzrunāju šādā vēlā vakarstundā. Nu, un tad bija tas viens brīdis, kad pulkstens 11. bija nākamajā dienā. Tad vai nu tas ir pa dienu, vai nu tas ir vakarā šīs apmācības. Bet mans tas plāns, par cik man arī iekritīs noteikti šīs darba dienas, Emīls būs kā palīgs, bet tāpēc es gribu arī atsevišķi šo te Goldtribe komandas 90 dienu sprinta čatu, kurā tiks ielikti šie uzdevumi, kas ir un īs apskats no tā, kas ir bijis tajā Zoomā. Tie, kas, protams, būs bijuši klātienē, tiem būs lielāks potenciāls un viss, jo jūs to darīsiet tajā mirklī ar visiem, bet tie, kas būs tāpatās, ieinteresēti un gatavi mācīties, tad jūs vienkārši redzēsiet to uzdevumu, kas ir bijis šajā Zoomā, un jūs viņu varēsiet izpildīt savā ērtā laikā. Ja? Un atkal jūs būsiet atbildīgi paši vienkārši pret sevi, vai jūs to izdarat, vai jūs to neizdarat, jo, kā es teicu, neviens ar mietu jūs šeit nedzīs. Ja tu neizdara, piemēram, tajā dienā vai tajā laikā, tad neslēdz ārā no čatā. Nē, nu es domāju, ka nē. Zini, kā pagājušajā gadā bija tā forša Aleksandras čats, bija tāds, ka tur bija jāizdara, tur bija noteikts laiks, 24 vai 48 stundas tiem uzdevumiem, tur bija jāsūta screenshot un viss. Un tas bija tāds dzinulis, ka tu gribi paspēt, tu gribi palikt tajā čatā, tu negribi iziet no tām apmācībām. Nē, labi, ja tās ir 24 stundas, bet ja tur ir 10 minūtes, tagad viņi novada Zoom un tev 10 minūtes tas jāiet. Nē, tur parasti ir vismaz, es domāju, bet īstenībā tā ir laba doma, jā, kad es atcerējos, ka tā bija iepriekšējā gadā, un es domāju, ka mēs tā varētu arī izdarīt, ka mēs vienkārši kaut kā dod 24 vai 48 stundas, un ja tu to neizdari, tad tu vienkārši ej, tad tu neesi ieinteresēts tajās 90 dienu sprintā. Ja? Jo tad, kad jums ir dots kaut kāds deadlines, tad visi to izdara. Ja nav, tad labi, nedarīšu. Nekas. Jā. Tā, man jautājums par to anketu, kas viņa nav atnākusi, bet viņa arī pirms tam neatnāca, nepalaid jau garām, jo viņas jau nāca vēl pirms tam. Šitā jau bija otrā reize, kad viņa atnāca. Paskatieties pie savām personīgajām ziņām, vai tā anketa jau pirms tam nav atnākusi. Ja vienkārši ieejot ziņu sadaļā, paskatieties. Tad nekas smaida, nē, tas nav tā, ka tagad tu neatbildēsi nekas. Tiem, kam atnāk, varbūt viņi kaut kādā izlases kārtībā izvēlās, kam atsūtīt. Un tad mums ir svarīgi aizpildīt tiem, kam atsūta. Jā. Bet runājot par Brilholmu, daudzi baidās no tā, ka nomainīs, pieņemsim, Čoganu pret Brilholmu, bet agrāk Sandro teica, ka nemainīšot, tāpēc, ka tās ir divas dažādas līnijas, vienkārši Brilholma pati par sevi ir labāka, cik viņš teica, 15 vai 15. Es īsti nesadzirdēju vakardienas Zoomā, vai 15 vai 50% labāk ir tā Brilholma līnija, tā kā kvalitatīvāka, efektīvāka, un viņai tas sastāvs ir draudzīgāks. Arī tā kā, Brilholma viņa tā kā ceļ augstāk par to Čoganu, mēs vienkārši visi esam pieraduši pie Čogana kopšanas līdzekļiem, un Čogana ir 50% mums šī te atlaida un peļņa, Brilholma ir 30, laikam, tikai, ja? Tā kā redzēsim, kā tas viss būs, bet kā būs, mēs visi tāpat pielāgosimies, un tas viss ir uz labām un jaunām pārmaiņām, vai ne? Bet vairāk es neko par to nezinu. Ok, ķeramies klāt 4. modulim. 4. modulis mums ir follow up, jeb šo es tiešām sauktu par vienu no svarīgākajiem moduļiem, pat ja jums nav izveidots vārdu saraksts, pat ja jūs otro vajadzētu zināt, kā uzrunāt cilvēku, jo tiem, kam ir neveiksmīgas uzrunas, jums ir neveiksmīgs darījums galā, tāpēc ir ļoti svarīgi izkopt un noslīpēt otro moduli, kuru stāsts ir par aicinājumiem. 4. modulis seko pēc tam, kad jūs esat izdarījuši šo aicinājumu, jūs taisat follow up, jeb apsekojat šo cilvēku un pajautājat viņam feedbacku, pajautājat viņam viņa lēmumu, viņa domas un visu pārējo. Ja jūs neuztaisīsiet šo follow up, jūs būsiet zaudētāji, jo jūs visticamāk zaudēsiet šo cilvēku, kuru iespējams jūs aicinājāt uz prezentāciju, kuru jūs aicinājāt uz klientu dienu, kuru jūs aicinājāt biznesā vai kā klientu, un kāds cits jūsu vietā uzrakstīs viņam un uztaisīs follow up, viņš viņu paņems sev. Un tā notiek bieži. Un tā notiek ļoti bieži. Arī es esmu saskārusies ar to, kad es rakstu cilvēku, un viņš saka, jā, man jau vienu tur kaut kādu sūtītu to prezentāciju, bet īsti nesapratu, viņi pēc tam pazud, viņi man vispār neko nemācēja pastāstīt, atbildēt.
Tu man vari pastāstīt, es saku, pagaidi, jāsazinās ar to. Ne, es nezinu, viņi vispār kaut kur pazudus, nav uz kontaktu. Un tad es, protams, kad uz to cilvēku paņemu, viņam izstāstu, atbildu viņu jautājumiem, un šādi mums, man liekas, ir pat 3 partneri atnākuši komandā, kur ir bijuši reģistrējušies arī citur, un viņiem nav sniegta šīs atbildes vai nav sekojuši šīs follow-up. Ja? Un tagad tās es šodien, kamēr man Matilda gulēja tikko stundu pirms Zoom, es veltīju tam, ka es rakstīju ļoti daudz cilvēkiem. Beigās man sanāca laikam 20 cilvēkiem uzrakstīt, un ļoti daudz no viņiem es viņus vienkārši ņēmu. Es jums tagad pačukstēšu, kā es to darīju. Es biju ielikusi vakardien, tie, kas varbūt redzēja vakar manu storiju, kur tās daudzās kastes no Čogan bija atnākušas, kur man rakstīts vakara maiņa, kuras tagad tās kumulatīvo pasūtījumu sūtīšu. Vienkārši bija ielikusi bildi. Es šodien gāju iekšā pie tās bildes un skatījos, tur bija 700 skatījumi, un es gāju cauri šiem 700 skatījumiem. Protams, es netiku baigi tālu stundas laikā, bet pirmo daļu es tātad skatījos, un es rakstīju tiem cilvēkiem, kas ir redzējuši šo manu storiju. Un es viņiem vienkārši rakstīju un skatījos, ka gandrīz visi, kurus es izvēlējos uzrakstīt, es ar viņiem jau kaut kad esmu runājusi. Vai tas ir bijis par biznesu, vai tas ir bijis par produktu, vai par kopasūtījumu, vai viņi ir kaut ko pasūtījuši. Reti, kurš bija tāds, kuram ir nulles ziņas. Tāpēc, kad arī visi jaunie sekotāji, kas man piesako, es vienmēr uzrakstu sveiciens manā profilā, interesē, kas tevi uzrunāja, lai piesakotu manam profilam. Un tad viņi raksta savas atbildes. Un tad tur arī ļoti interesantas šīs sarunas aiziet. Iesaku jums šo arī piekopt un sekojiet daudz jauniem profiliem, laikojiet viņu bildes, komentējiet, lai viņi jums piesako atpakaļ. Un tad uzrakstiet, paldies, ka piesakoji manam profilam. Jūs jau viņam startā varat izteikt kādu komplimentu, un tā notiek šī kontaktu dibināšana. Nu, lūk, un es uzrakstīju šiem vairākiem cilvēkiem, un ieraudzīju, ka tur ir ļoti daudzi no šiem 20, apmēram 5, kuriem es neesmu uztaisījusi follow-up. Es viņiem esmu kaut kad novembrī, oktobrī vai pat jūnijā bija aizsūtījusi prezentāciju, jo viņi ir ieinteresēti šajā biznesā bijuši, bet es neesmu viņiem uztaisījusi follow-up un pajautājusi, vai jūs noskatījāties prezentāciju vai radušies kādu jautājumu. Mans fails, mana kļūda, un es nebrīnīšos, ja šie cilvēki pateiks, ka viņi jau ir kaut kur citur. Tā bija mana kļūda, tāpēc es vienmēr saku, es uzsveru tagad. Pēc jau tik ilga laika, ka tas follow-up ir nereāli svarīgs. Ļoti, ļoti, ļoti. Un tagad es gāju skatīties un redzu, ka man ir 1, 2, 3, 4, 5 jau atbildējuši, un 3 no tiem redzu, kad ir uzrakstījuši jau, kad jā, vari atsūtīt, jā, apskatīšos, jā, man būtu interesanti. Redzat? Tā tas strādā tikai tad, kad es viņiem uzrakstīšu, tikai tad, kad es viņiem pajautāšu. Viņi paši, redzat, man neuzraksta. Tā kā pēc Zooma man vēl būs darbiņš ar viņiem. Un tāpēc klausoties, kas ir follow-up, 4. modulis. Tātad, kas ir galvenie jautājumi? Kādas ir karstās frāzes? Atkal iedošu jums dažus špikarīšus un dzīvā lomu spēli. Mēs varēsim izspēlēt, skatīsimies, kā mums būs ar laikiem. Tātad, kad jūs veicat šo follow-up, cilvēks jums atbild, jā, es noskatījos prezentāciju, jā, man pēc Zooma pieņemsim kāda, vai pēc klientu dienas, jebkurš notikums, kas jums ir bijis, ir šie jautājumi. Kas tev patika vislabāk? Kaut vai šī EOM prezentācija, kas ir bijusi, viņš pasaka, jā, es noskatījos, un jūs viņam sakat, kas tev patika vislabāk? Un tad viņš jums pateiks jau atbildi. Man ļoti patika tāds produkts, man ļoti ieinteresē jūsu biznesa plāns. Jūs tiešām tur tā varat pieņemt nopelnīt. Un viņi jau jums iedos atbildi tajā, lai jūs tālāk turpinātu savu sarunu. Principā šis pirmais jautājums jau būs pavediens tam, kur jums virzīt šo sarunu. Ja viņš teiks, jā, biznesa man īsti neinteresē, bet produkti gan jums izskatās labi. Hops, ko jūs tālāk darat? Ja es tev nosūtīšu katalogu, vai tu to apskatīsies un pievienosies tuvākajiem kopasūtījumiem, jo viņam interesē produkts, viņam neinteresē šobrīd bizness. Viņš nenāks, jūs nesākat viņam bliest tur pa atlaidēm par to, cik var nopelnīt, jo viņš to visu redzējis jau prezentācijā. Bet ja viņš pasaka produktu skaidrs, ka viņš gribēs nākt kā jūsu klients. Jo bija arī man vēl viena sieviete, kurai es biju sūtījusi prezentāciju ar domu, lai viņa man iedod, izmantojot 2. moduļa tekstu, kad man ir svarīgs viņas viedoklis un lai viņa man iedod pēc tam atgriezienisko saiti par to, kas patika prezentācijā. Un viņa man bija uzrakstījis par to, ka jā, es labprāt noskatīšos tieši produktu daļu. Tātad viņai interesē tikai produkts. Viņa nenāks nekad biznesā, viņa grib uzzināt par produktu, jo viņi jau bija mana kliente. Tad viņi grib vairāk uzzināt par produktiem. Šis 2. jautājums. Skalā no 1 līdz 10 ir jānovērtē. 1 nozīmē, ka jūs absolūti nevarat identificēties ar šo biznesu, un 10 nozīmē, ka biznesa ir pareizā izvēle, kur jūs atrodaties.
šādi te jūs sapratīsiet to cilvēku, tā kā vai viņš ir ieinteresēts. Nu, ja jūs, pieņemsim, prasat par biznesu jautājumu, ja? Tā kā vai tu sevi novērtē no 1 līdz 10, kur tu redzi šobrīd sevi šajā biznesā? Nu, tā kā, ja viņš ir gatavs sākt, vai arī, pieņemsim, jums ir jau aktīvs partneris un jums ir bijusi kāda informatīvā sesija vai kas, šis jautājums ir ļoti labs, ka jūs viņam lūdzat, lai viņš no 1 līdz 10 novērtē, kur viņš šobrīd ir. Jo šāda man pieredze arī bija ar Freizera Bruka brāli, kad es ar viņu sazvanījos, un viņš man prasīja, novērtē šobrīd, kur tu esi šajā čogan biznesā. No 1 līdz 10. Un es to, pagu, šito jau taču zināju, viņš man šito tagad prasa. Un viņš arī strādā tieši pēc šīm pašām metodēm. Un tajā brīdī es apstulbu, es saku, tā, kur es šobrīd esmu. Un tad viņš man saka, es nevarēju dot to ciparu, un viņš saka, vai es sevi identificēju ar šo biznesa veidu, ar šo tīklu mārketingu, ar šo čoganu kompāniju, un es atbildēju 9, ka jā, ka es sevi ļoti identificēju. Jūs sapratāt ar šo biznesu. Ja? Un ja jūs kādam cilvēkam, kurš ir noskatījies šo prezentāciju, tad viņš jums pateiks, pieņemsim 5. Trešais jautājums. Piemēram, viņš jums pateiktu 5, jūs sakat, kas ir tie 5, kas tev pietrūks līdz 10. Un tad viņš jums sāks stāstīt savu to sāpu, un jums atkal virzīsies šī saruna, un jūs atkal sapratīsiet vairāk un vairāk no tā, ko viņš jums grib pateikt vispār. Trešais. Jūsu atsauksmes man ir svarīgas, lai uzlabotu manu prezentāciju. Šis ir vēl viena pieeja, kā tas ir tas, par ko es stāstīju, ka jūs aicinat cilvēku. Tā kā otrajā modulī ir tā super netīšā metode, ka jūs neaicinat pa taisnos prezentāciju, bet jūs aicinat caur puķiem vai caur krūmiem, kā es smējos, ka jūs viņam piedāvājat atnākt uz prezentāciju, noskatīties šo prezentāciju un iedot savu vērtējumu par to, no 1 līdz 10, cik ir cipars. Un tad viņš arī parasti izstāstīs to, kas pietrūka, kas bija par daudz, kas bija par maz, kas par ilgu, kas par īsu. Un šāds arī ļoti labi strādā. Ja? Un tad viņš jums pateiks, pieņemsim 7, un tad jūs jautājat, kas pietrūka, lai būtu tur 8, 9 vai 10. Un tad viņš pateiks, man, piemēram, nebija skaidrs tās, man nebija iespējams skaidrs tās, tur bija par daudz par produktiem, tur bija par daudz par biznesa iespēju. Un šādi jūs spēsiet uzlabot arī paši savu stāstījumu, prezentāciju un visu pārējo. Tāpēc šie follow-up jautājumi vienkārši iegaumējiet viņus un izmantojiet, lūdzu. Viņi vispār kopumā ir 10. Es viņus tagad cenšos dabūt no mūsu augstāk stāvošās mentoras Marijanas Markovičas, kura ļoti daudz par šo runā, bet es sapratu to, ka mums nav šie 10 jautājumi. Un tā kā būs updatēts follow-up variants vēl, kad būs šie jautājumi, kā jums ir jāvadās nedaudz citādāk. Šis ir mazais ieskats, bet sākumam jums ļoti pietiks. Ja? Kas tev patika vislabāk? Cik no 1 līdz 10 viņš spēj sevi identificēt ar šo biznesu, un tātad no 1 līdz 10, lai novērtē jūsu prezentāciju. Saku, ideālā gadījumā, ja jūs šīs prezentācijas sākat vadīt paši. Paņemiet EOM prezentāciju un vienkārši vadiet viņu paši, uztaisiet savu ierakstu, esiet tas cilvēks, kas parādās pretī, tad, kad, pieņemsim, tas cilvēks arī apskatās ierakstu. Protams, tie, kas nevar tam sadūšoties un kam šķiet šobrīd tas neiespējams, sūtiet mūsu ierakstus, ko mēs esam vadījuši. Bet atcerieties, kad arī mums bija pirmā reize, kad ar trīcošām rokām, trīcošu balsi mēs nespējām vadīt šīs prezentācijas. Tas likās murgs. Tā, ka tev piemetās visas iespējamās kaitas pirms prezentācijas. Tagad tas viss liekas, cik forši iedodiet man vēl kaut ko novadīt. Tam vienkārši ir jāpārkāp pāri un tikai treniņš jūs varat trenēt tajā, lai jūs būtu tik brīvi šajās prezentācijās, un jo brīvāk jūs kļūsiet, jo vairāk cilvēki jums nāks komandā, jo viņi redzēs, ka jūs esat tas līderis, kurš var ap sevi audzēt komandu un audzēt līderus savā komandā. Ja? Galvenie jautājumi pēc informatīvās sesijas ir galvenais apstrādāt iebildumus. Kas ir iebildumi? Par to mēs arī vairāk kārt esam runājuši. Jauniņajiem varbūt nav skaidrs par iebildumiem, bet pirmie iebildumi ir visticamāk, ar ko jūs saskaraties. Ir šie teksti, tā ir piramīda, tas arī tīkla mārketings, tur ir tīkla mārketingā, tu pelni visu laiku kādam citam. Visi šie iebildumi, kas ir principā rodās, vai arī tur taču neko nevar nopelnīt, un šie te, ko cilvēki ir kaut kur dzirdējuši, kas ir aizgājuši pa visu pasauli, tie ir tie iebildumi, kuri jums ir jāmāk aizvērt, jāmāk izskaidrot, kāpēc šī nav piramīda, kāpēc tas ir tīkla mārketings, ja? Ka šeit var nopelnīt, tikai ir jādara, un visas šīs lietas, un īpaši, ja jums ir savu pieredzi, tad viņus ir vieglāk aizvērt. Strādājiet noteikti ar jautājumiem, jo pēc šīm informatīvām sesijām cilvēkiem arī dodiet viņiem atļauju uzdot jums jautājumus, un tā arī pasakiet.
noskaties šo prezentāciju un uzreiz pieraksti visu, kas tev nebija skaidrs un visus jautājumus, kas tev radās, es tev pēc tam uz viņiem atbildēšu. Un tātad jūs vienojaties par tikšanos, ja? Jūs sarunājat konkrētu laiku, konkrētu datumu, atkal paņemat savu plānotāju tātad un piedāvājat, piemēram, saki, Anna, vai tu varētu, kurš laiks un kura diena tev, pieņemsim, būtu ērtāk. Un tad viņi jums nosauks, piemēram, savu brīvo dienu. Tur būtu labi, tur trešdiena vai piekdienas man ir brīvas, un tad jūs saki, dienas pirmā puse, pusdienlaiks vai vakar puse, un šādi te, un tad piedāvājat konkrētu laiku. Viņi saka, pieņemsim, būtu labi pusdienlaiks. Ok, labi, vienos tev dar 15. februārs 12:01. Un viņi jā, ok, un viss, un jūs pierakstat, iebukojat. Iepriekšējā vakarā jūs vēl varat pārjautāt tā, vai viss paliek spēkā, rīt tiekamies, vai tajā pašā dienā pajautājiet. Ja? Šodien 12:01 mums ir tikšanās. Vai viss paliek spēkā? Šādi tas darbs ir, ka jūs vienkārši novadat visu paši, saliekat pa plauktiņiem, jo tas cilvēks sākumā viņš neko nesaprot, viņš neko nezina, viņš nesaprot, pēc kuru pusi jāiet. Bet ja jūs saņemat skaidru nē, tā kā viņš noskatījies prezentāciju, viņš saprot, ka viņam nav interesanti. Ka viņš nenāks, ka viņam tas neinteresē. Pieņemiet, ļoti jauki nobeidziet šo sarunu, nevis, lai tev veicās, lai tev viss izdodās šajā dzīvē, jo tas, kā mēs zinām, ko nozīmē, ja šādi pasaka vai ne, maigā formā ej tu. Un smuki sarunājiet, nobeidziet to sarunu tā, lai jūs pēc tam varat uzturēt kontaktu. Jo rekur, pieņemsim, arī šīs dienas man 20 uzrunātie cilvēki, viņi man ir pateikuši jau vienreiz, ka šobrīd nebūs aktuāli, varbūt vēlāk. Un es skatos, tas bija jūnijas, Haidī ir pusgads vairāk pagājis. Es viņam rakstu tagad vēlreiz, vai viņš grib noskatīties šo prezentāciju. Un tā es arī beigās piemetinu. Iespējams, šis ir tavs īstais laiks. Ja? Un šādu tekstu vienkārši izdomājiet kaut ko jūs tur pieliekat, ar to, ka lai viņš saprot, ka jūs saprotat, ka jūs viņam rakstat vēlreiz, nevis vienkārši randomā rakstat visiem pēc kārtas. Ja? Un tām ziņām ir jābūt pēc iespējas personalizētākām, nevis ķēdes, kā mēs 2. modulī mācījāmies, lai cilvēks arī jūtas īpaši un forši, ka jūs tieši konkrēti ar viņu nākat parunāties. Un ieliekat viņu sarakstā, protams, vispār visiem cilvēkiem, kam jūs rakstat, uzreiz, tā kā es šodien arī gāju caur šiem Instagram visiem kontaktiem, un man ir fiziskais saraksts, kas ir kladē, un tad man ir, lai būtu ērtāk, man ir arī telefonā šitāds te saraksts izveidots, kur man ir ļoti daudz visādāki ķekši, ne ķekši, bet šādi es vēl strādāju ar virtuālo sarakstu, un šodien es arī visus, ko es šodien uzaicināju, 20 rekurus rakstīju viņa vārdu, un, piemēram, atkārtot aicinu uz EOM, atkārtot piedāvāju EOM, vienkārši aicinu uz EOM, un šādi te piefiksēju, vai tas bijis atkārtoti, vai pirmoreiz aicinu, ja? Rekur rakstu Elīna kaut kādu gribēju, čogan. Tātad es viņai rakstu vienkārši sveika, kā tev iet. Es viņai pat neko neprasu vēl, tikai uzrakstu sveika, kā tev iet. Un tātad viņi jau ieraudzīs, ka es viņai rakstu, un viņi jau principā sapratīs, par kādu tēmu es viņai tagad rakstu, un tā saruna pēc tam turpināsies. Tādi kaut kādi mazi tādi lifehacki, kā es saku, lifehacks, ko jūs vienkārši, tā gada laikā, ko es esmu savākus un kā es jūtu, kā man ir jāuzrunā tas cilvēks. Arī jums ir jābūt elastīgiem un jāuzrunā pēc sajūtām, bet kaut kur pieturoties pie tā 2. moduļa, īpaši pie šiem, ja es tev vai tu, jo tas ļoti labi strādā, jo arī man šis teksts būs. Ja es tev nosūtīšu prezentāciju, kuras ierakstā es pastāstu par kompāniju, par produktu, par biznesa iespēju, bla, 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 vai tu to noskatītos, vai tev būs interese, šādi te es tos tekstus veidoju. Tas teksts var būt garš, bet tur visu laiku būs iekļauts, ja es tev, un tālāk būs kaut kur vai tu. Karstā frāze 4. modulī follow up, ko jūs cilvēku varat runāt. Arī es nesen tikko saskāros ar jaunu partneri, kura ļoti ieinteresēta šajā biznesā, un es viņai arī pajautāju, cik daudz tev pasīvi būtu jānopelna līdztekus savam darbam, lai tu pateiktu to, ka tīkla mārketings ir lielisks un tas strādā priekš manis. Uzdodat cilvēkam šo frāzi, jo, pieņemsim, šie partneri arī man pateica, ka viņi gribētu iet prom no darba, viņi grib iet prom no darba, jo viņi grib vairāk laika ar bērniem pavadīt, un tad es viņai uzdevu šo jautājumu, jā, cik ir tā summa, cik tev būtu šeit jānopelna, lai tu droši varētu aiziet no darba. Viņi saka, 1500, tāpēc, ka tā ir viņas pamatdarba alga, piemēram, vai ne? Un tad sako nākošais jautājums. Tātad, ja tu gribi nopelnīt šo 1500, cik stundas nedēļā tu ieguldīsi darbā? Tātad, cik stundas dienā tu varēsi veltīt šim tīkla mārketinga darbam? Piemēram, 5 nedēļā tās būs 20, neskaitot brīvdienas, ja? 20 stundas.
Un tātad šajā te 20 stundas nedēļā, ja iegulda, cik ilgā laika periodā viņa varētu nopelnīt šos 1500 eiro. Saprotat, tā saruna tādā veidā raisās. Un jūs viņai palīdzēsiet tā kā saprast, tātad, cik viņai ir jāiegulda, cik kas ir jādara, lai viņa savā noteiktā laika periodā sapelnītu. Protams, ka jūs viņiem sākumā pasakat, mēneša laikā tu nenopelnīsi 1500 eiro ar 20 stundām nedēļā. Nenopelnīsi. Ja viņa strādās tur, es nezinu, 40 stundas nedēļā, pastāv iespēja, ka viņa sasniegs uzreiz kvalifikāciju, kur mums bija 1500 jau 12 vai 16%. 16, laikam, jā, ir 1500 jau mierīgi var nopelnīt. Tā kā, saprotat, caur šiem te jautājumiem jūs izzināt vēl un vēl šos cilvēkus, bet visu to ņemat un pierakstat. Tad, kad jūs runājat ar katru cilvēku, ieviesiet savu kladi, kur jums ir cilvēki, kur jūs pierakstat viņa sāpju punktu, viņa mērķi, viņa sasniegumus un visu, lai pēc tam, kad viņš grib padoties, lai jūs pie viņa aizejat un iebakstat ar pirkstu, bet reku bija tavs mērķis, kur tas palika. To mēs arī citā modulī vēl runāsim, bet apmēram tā tas izskatās. Un tad, kad jūs esat noskaidrojuši šo te visu, jūs sakat šim cilvēkam, ja es tev parādīšu, kā nopelnīt, piemēram, 1500 vai 500 eiro mēnesī ar 10 stundu ieguldījumu nedēļā, 3 mēnešu periodā, vai tu ļausi man tevi apmācīt? Saprotat, jūs jau viņam gatavu, tātad pieņemsim mūsu reku piemērs bija, ja es tev parādīšu, kā nopelnīt 1500 eiro mēnesī ar 20 stundu ieguldījumu nedēļā, piemēram, pusgada periodā, vai tu ļausi man tevi apmācīt? Var likt, protams, mazāku šo summu, lai viņš saprot, ka to visu var sasniegt arī, jo 500 eiro mēnesī var sasniegt arī pirmajā mēnesī, ja uz to iet mērķiecīgi un ja visu dara. Ja? Šī frāze, šis teksts atkal, ja es vai tu, un jūs pajautājat viņam atļauju tieši tāpat kā ar to katalogu vai eļu vai ko, ja es tev pamācīšu. Nevis, tu ko, 1500 eiro mēnesī, 20 stundas, nāc šurp, es tev taču pastāstu, parādīšu, kā to izdarīt. Atkal tas ir citādāk nekā, ja jūs viņam pajautājat atļauju, ja es tev parādīšu, vai tu atļausi man tevi apmācīt. Ja es jūs uzaicināšu uz uzņēmumu prezentāciju, vai jūs to klausīsieties, vai tu to noskatīsies, vai tu to noklausīsies? Atkal tās pašas frāzes, kas no otrā moduļa. Ja es tevi uzaicinu uz uzņēmumu prezentāciju, vai tu to noskatīšu? Ja es tevi uzaicināšu uz Goldtribe iespēju tūri klientu dienu, sauciet kā gribat, vai tu atnāksi? Vai tev būtu interesanti atnākt? Šādi te veidojot šos jautājumus. Ja es tev nosūtīšu saiti ar smaržu pārskatu, vai tu man sniegsi atsauksmi par piedāvājumu vai par klāstu? Tātad, ja es tev nosūtīšu produktu katalogu, vai tu iedosi savu atsauksmi par produktiem, kurus tu tur redzi, un varbūt pastāsti, kas ir tie produkti, kas tevi ieinteresē visvairāk? Atkal šis ir tas variants caur puķītēm, caur krūmiņiem. Jūs it kā viņam jautājat vienkārši viņa viedokli, kas jums ir ļoti svarīgs, bet īstenībā jūs viņu ieinteresējat šajā produktā, šajā produktu katalogā, un viņš apskatīsies un iedomā, es gribu šito pasūtīt, īstenībā es gribu šito pasūtīt. Bet ja jūs viņam neuzdosiet šo jautājumu, tad viņš jums nepasūtīs neko. Ja jūs viņu neieinteresēsiet tajā katalogā, nevis vienkārši es tev nosūtīšu katalogu, ņem skaties. Ja es jūs uzaicināšu uz pasākumu, kurā mēs mācāmies kļūt par līderiem, vai jūs nāksiet ar mani? Arī šāda pieeja, arī šādu. Jūs varat tātad aicinot uz tāpat uz šo te arī klientu dienu uz Goldtribe tūri. Ja es tevi uzaicināšu uz pasākumu, kurā būs iespējams uzzināt par kompāniju, par mūsu pieredzes stāstiem, par to, kā mēs šajā biznesā augam, attīstamies, vai tu atnāksi, vai tev tas būtu interesanti? Ideāli, ja jūs uzrakstat tiešām, vai tu atnāksi ar mani? Tāpēc, ka tajā brīdī, kad tu pasaki, tu nāksi ar mani, tad viņš saprot, ka viņam nebūs vienam pašam jāiet uz kaut kādu svešu vietu, uz kaut kādu svešu cilvēku baru, bet viņš saprot, ka viņš nāks ar tevi kopā. Tas nekas, ka tu tur būsi un tur būs vēl 10 cilvēki, kurus tu uzaicinājis, bet tu viņus visus sev savāksi un viņš jutīsies droši, jo tu viņam parādīsi, kur viņam jāapsēžās, ka viņš reku kafiju var paņemt uzkodu un visādi citādi. Šis ir ļoti svarīgi pateikt, ka tu vai nāksi ar mani. Ja? Izmantojiet, testējiet un dodat pēc tam atsauksmes, kādas jums ir cilvēku reakcijas un atbildes uz šiem te aicinājumu tekstiem. Un tagad mēs varētu uzspēlēt dzīvo lomu spēli. Un pasakiet kādu iebildumu, ar ko jūs visbiežāk saskaraties, Tā, un tur būs mājasdarbs, gribu izslēgšu tagad tās ārā, tāpēc, ka es gribu jūs redzēt. Tātad, kas ir tie biežākie iebildumi, ar ko jūs saskaraties uzrunājot cilvēkus? Tagad jūs varat slēgt mikrofonus vai ieslēgt kameras, ja jūs gribat, vai arī jūs varat runāt, ja jūs gribat. Tātad, kas ir tie biežākie iebildumi, ar ko jūs saskaraties uzrunājot cilvēkus? Tagad jūs varat slēgt mikrofonus vai ieslēgt kameras, ja jūs gribat.
vai rakstīt čatā, reku Smaida, paldies, uzrakstu, man nav naudas. Un tagad Smaida pieņemsim pēc šī te zūma, kur tu man esi, Smaidiņa? Reku tu esi. Pēc šī zūma, tagad tās pēc 4. moduļa, vai tev ir radusies ideja, kā tu varētu šo iebildumu viņam, nu, tā kā aizvērt varbūt, vai piedāvāt risinājumu? Es pat nezinu, es tik šausmīgi daudz ar šito te saskaros, gandrīz pie katra otrā cilvēka. Nu, es domāju, ka vajadzētu sākt ar to, kas viņam varētu palīdzēt varbūt. Jo man nav nauda, bieži vien ir ļoti vieglākais iebildums, ko cilvēks var pateikt. Bet ko šeit var darīt šajā čoganu kompānijā? Kas tev ir jāpastāsta par to, kā šeit var nopelnīt, patiešām iepazīstināt kaut vai ar mazu daļiņu no mārketinga plāna un no savas pieredzes, jo, pieņemsim, Smaida, tu esi ļoti veiksmīgi uzsākusi šeit, un tev ir sava personīgā pieredze, un tu viņam pajautā atļauju, tātad, vai, ja es tev izstāstīšu savu pieredzi, ja es tev izstāstīšu, kā es šeit nopelnīju kaut vai savus pirmos šos te ieguldītos 120 eiro, vai tev tas būtu interesanti? Tu viņam pajautāji atļauju, tātad, vai viņš tev atļauj? Un viņam droši vien visticamāk būtu interesanti. Un tajā brīdī tu sāc viņam stāstīt, tātad, tu atnāci, tu ieguldīji 120 eiro, tu pasūtīji šo koferīti, pēc tam tu izdarīji to, tad tev atnāca tāds pasūtījums, tad tev atnāca tas, tik ātrā laikā tu atpelnīji tik, un vienkārši liec viņam uz papīra skaitļus. Bet tikai pēc tam, kad tu esi lūgus viņam atļauju, ka tu viņam izstāstīsi. Vai reku tā kā bija šeit piemērs, piemēram, ja es tev, pieņemsim, paprasu arī summu, piemēram, ja tev nav naudas šobrīd, tā kā, cik tu gribētu nopelnīt, lai tev būtu tā sajūta, ka tu varētu nākt, piemēram, šeit strādāt atkal, vai ne? Un viņš tev nosauks konkrētu summu, tad tu prasi, cik laika tu gribētu tam veltīt nedēļā vai dienā, cik tu varētu tam laika veltīt, stundu, 2. Ok, nedēļā tās būtu tikai 10 stundas, ok, bet 500 eiro viņš varētu nopelnīt 3 mēnešu laikā, sasniedzot tātad kaut vai šo pašu 4% kvalifikāciju. Jāraisa tā saruna, bet sākumā pajautājot to atļauju, es tev izstāstīšu, vai tev būtu interesanti, un stāsti savu pieredzi. Domāju, es esmu iesildījusi 2 gabalus, un es taisni domāju savilkt pie sevis viņus, un tad es tur viņus apstrādāšu. Jo kas arī uz kādu, ko tu viņam tā kā jautā vai uzdod, kad viņš tev atbild šo jautājumu, man nav naudas, ko tu viņam piedāvā? Nu, kā, es tā arī saku, kad ir bišķītiņi jāpadomā, ko tev vajag. Nu, pieņemsim, es jau sāku ar to, kad, ko tev pašam vajadzētu, lai tu varētu sākt kaut ko darīt. Ko tu pats gribētu? Nu, man te paņēma tagad to tīrāmo, kamīnu tīrāmo, viņai ļoti iepatikās, un es tagad to meiteni baigi sildīšu. Jā, es viņu dabūšu. Es viņu noteikti dabūšu. Mums ir sarunāts randiņš, un es noteikti viņu dabūšu. Lai top. Tā kā, viņa tagad gribētu to, un es viņai saku, ka, varbūt, kad viņa grib pati sev, nevis tā kā man pelnīt, bet pati sev, es iesaku sildīt, viņa. Jā, bet mans jautājums bija vēlreiz par to, ka tu piedāvā cilvēkiem produktu, vai tu piedāvā cilvēkiem nākt biznesā, un tad tev atnāk tas aizbildinājums, man nav naudas. Nē, es tā kā produktu piedāvāju. Piedāvā produktu, un tad viņi saka, ka viņiem nav naudas. Bet tad tu vari turpināt. Tu vari turpināt arī sarunu, arī kaut vai to pašu, kad viņi jau to produktu tāpatās pērk veikalā, taču viņiem vajag to pašu šampūnu, dušas želēju, mājas kopšanu. Caur šādu prizmu tu vēl vari iet, kad tu gribi ārā, es tūlīt būšu atpakaļ. Ātri. Man liekas jau, ka jūs mani vēl turpināt dzirdēt, tāpēc, ka man ir mikrofons. Nāc, Deizija. Deizija. Ārā. Aiziet. Nu jā, un tu caur šo prizmu tā kā to cilvēkam izstāsti to, ka viņš šeit var nopirkt lētāk, un tad vēl plus pārdodot šo produktu nopelnot tik un tik. Jo cilvēki, viņi nezin mūsu mārketinga plānu, un viņiem nav ne jausmas, cik mēs nopelnam, jo skaļi mēs arī to nevaram teikt, ka mums ir 50% atlaide, ka mēs tagad no tevis nopelnīsim 50%.
bet tad, kad viņš ir ieinteresēts vai viņš pasaka, man nav nauda, tad jūs viņam izstāstat šīs te iespējas, kā tā tad viņi var. Tās ir atkal visa saruna, atkal follow up, jums ir jāuzdod pareizie jautājumi. Jāizsacina tas cilvēks, nevis man nav nauda, nu ok, labi, nu tad tiekamies, kad tev būs nauda. Ej prom. Nē, es tā nedaru, es viņu nelaižu vaļā. Es vienkārši saku kā piemēru, nu tā kā, ka jums vienkārši caur šo follow up uzdodot pareizos jautājumus. Agita mums šodien šeit nav, bet Agita ir ļoti daudz aizbildumus aizvērus un ļoti veiksmīgi tiešām aktivizējusi partnerus, kuriem nav ne naudas, nav ne laika, nekā viņiem nav, bet beigās viņi atnāk arī biznesā. Mums arī vairāk ir komandā tādi, tāpēc, ka tas ir pirmais aizbildinājums. Man nav laika. Un tad tu viņiem saka, kā tu domā, cik man tas stundas aizņem dienā. Nu, jūs jau tur visu laiku, jūs jau tur filmējat video, jums taču tur ir liela komanda, jūs taču visu. Es saku, uzfilmēt video ir 1 minūte, uzfilmēt rīlu ir apmēram 10 minūtes, darbs ar komandu dienā ir varbūt 1-2 stundas, nu kopsumā sazipojot to visu dienu, tās ir 4 stundas dienā. Nedēļā tās vidēji 20 stundas, un šajā labi, tagad jau ir vairāk, kad mēs esam Onyx, vai ne, bet sākotnēji tas vispār bija varbūt stunda. Un tātad sazipojot šo visu, nu kaut kur nav vairāk, nav dienā vairāk nemazam, jo to visu saliek kopā. Un tātad šādi te apmēram 20 stundas nedēļā, 30 stundas nedēļā veltot šim darbam var pelnīt 5-6 tūkstošus. Nu, tā kā, ja tu tajā ieguldies, un ja tu esi tajā un raksti cilvēkiem un runā ar viņiem, nevis gribi to darīt, bet īstenībā nedari, vai sevi māni visu laiku, ka tev tagad nav laika uzrakstīt. Cik aizņem laiku uzrakstīt kaut vai 2 cilvēkiem? Tieši 2 minūtes. Nu, tā kā man nav laika. Un tas, ko es jums ieliku arī to foršo video, šādi jūs arī varat izdomāt kaut kādu savu dienas sadalījumu, cik jums laiks aiziet kaut vai pamatdarbā, ēšanā, gatavošanā, sporta zālē un visur, un izdalīt tos 24 stundām, un paskatīties, ka patiesībā jums ļoti daudz laika paliek brīva, kuru jūs vienkārši kaut kur notrallinat, ko jūs varat likt lietā, lai jums būtu rezultāts un lai jūs sasniegtu šos savus mērķus, uz kuriem jūs ejat. Tāpēc, kad man arī uznāk dienas, arī šodien man bija, godu vārds teikšu, man bija sūdīga diena, man bija slikti, man nebija spēka pēc vakardienas darba un viss, un man nav nekāda iedvesma un nekā. Un es labāk pagulēšu tagad divānā un neko nedarīšu. Un tad es tā, kur man tas novedīs? Tieši kur mani tas novedīs? Tajā, ka komanda neko nedarīs, tajā, ka mums nebūs absolūti nekāda izaugsme. Es paņēmu savu telefonu, lai uzrakstītu 5 cilvēkiem, kas ir dienas minimums, un uzrakstīju 20, tikai tāpēc, ka es sāku to darīt, es viņiem sāku rakstīt un atjēdzos pie tā, kad ir bez 10 minūtēm 7 un Emīls man saka, tev ir jāiet uz Zoomu, es sasniedzu 20 cilvēkus, bet es būtu rakstījusi vēl un vēl un vēl, tāpēc, kad ir tikai jāsāk rakstīt, tikai jāsāk meklēt tie cilvēki un rakstīt, un te, ka viņi jums sāk atbildēt, veidojās tik smukas tās sarunas, jo kamēr jūs to nedarīsiet, nekas nenotiks, un jūs paši būsiet tie, kas veido šos aizbildinājumus, ko jūs gaidat no saviem klientiem. Man nav laika, man nav naudas, bet patiesībā jums pašiem ir šie aizbildinājumi, ka jums nav laika, jums nav naudas un nestrādā tīklu mārketings. Sāpīga patiesība, bet tā tas ir patiesībā. Tā. Ir tā, bet būs ok. Būs viss labi. Beigsies slidotā, brauksim pie klientiem. Obligāti. Bet līdz tam tu viņus sildi caur internetu, kur tev netraucēs lidotava. Jā. Protams. Tā kā viss būs. Man bija tāda situācija, ja glitterpartī sēdēja pie galdiņa, pie bāra, un prasīja, kas tas par pasākumu. Es izstāstīju, tiešām te var tik daudz nopelnīt, nu tā un tā, un mēs vispār runājām, un saku, jā, protams, ka var. Un tā kā viņi jau sāka man prasīt pierādījumus tam, ka var nopelnīt, un prasīja, cik es ilgi te esmu, un tā izprašņāja mani baigi. Un īstenībā man beigās nebija ko atbildēt, jo es vēl tik daudz nepelnu, es saku, bet mani līderi jau pelna tik, to konkrēto kaut kādu summu, un ka var nopelnīt. Viņi bija, es saprotu, ka kaut kādi uzņēmēji. Jā, un daudz saskrās. Te, kad Emīlis šādi tad ieliek, mēs kā nevaram savus čekus likt, lai gan pieminot tur kaut kādu teikumu var, bet mēs negribam likt arī savu čeku publiski, jo viņš ir gana liels, lai viņam publiski visiem tagad tās bāstu sejā, kur mēs pelnam šitik te, un lai mums kāds atbrauc uz mājām, vai ne? Kā Aleksandra arī smējās, nelieciet manu čeku, kur ir vienkārši 16,000. Viņa saka, man nav miesas sargi, kas mani var nosargāt visu laiku, bet mums jau nav arī nevienam baigi nekas jāpierāda. Nu, tā kā
vai ne, ar naudas ziņā vai kā, bet es saku, Emīls dažkārt ieliek to pakāpienu, tur, kas ir arī prezentācijā, kur ir norādīts, cik saņem vidēji 4, 8, 12, 18%. Un viņš nekad nesaka, mūsu čeks ir tāds, bet viņš uzraksta, kad mēs šobrīd esam Onyx kvalifikācijā, un Onyx kvalifikācijā skaidri ir uzrakstīts, ka tur ir 4600 kaut kas, vai ne? Mums tas vidēji ir katru mēnesi 5, 6, bet mēs jau to skaļi tā kā visiem nebazūnējam, tāpēc, ka cilvēki netic pirmkārt šiem cipariem. Arī šie Gold Tribe tūras pasākumā es viņiem rādu šo visu, un es rādu, ka mēs esam šeit. Es saku, un šobrīd tas viss liekas jums kā spēļu ciparu, un ka tas nav reāli šādā biznesā kaut ko tādu sasniegt. Un es arī sāku stāstīt savu stāstu daļu, kad arī es sākumā tam visam neticēju. Man likās, kas par stulbumu, ko ar tādu naudu vispār darīt, un mans prāts vispār to nespēja atpakot. Tagad tās, ka mēs tur esam, ir atpakojis jau par to, ka mēs jau esam nākamajā kvalifikācijā. Un tas viss ir tikai tāpēc, kad jūs noticat un tad, kad jūs savam prātam ieliekat to impulsu, ka jūs varat un ka jūs varat būt arī šeit un ka jums viss izdosies, tikai ir jāstrādā. Un tas ir tas, ko es visu laiku jums saku. Nepaļaujieties uz labu veiksmi, ka kāds jums beidzot kaut ko uzrakstīs vai kāds atnāks vienkārši no viena storija. Tā nenotiek. Ir jāuzrunā tie cilvēki personīgi, jo 70% no cilvēkiem jūsu sekotājiem apkārtējiem ir nolēmuši jums pievienoties, bet viņi gaida, kad jūs viņus uzrunāsiet un kad būs viņu īstais laiks. Atcerieties manu stāstu par pulksteni, kad ir tas īstais laiks un cik daudz ir tas neīstais laiks, un kad jūs iespējams ietrāpat cilvēkam, ka viņš ir šeit neīstajā laikā, un tad kāds cits ietrāpa, kad viņš ir šeit savā īstajā laikā, tad viņa dzīve ir gājusi to apli, ka te viņam viss ir bijis slikti, viņam ir problēmas, tad viņš viņas ir atrisinājis, un reku tagad viņš ir gatavs nākt biznesā, bet jūs viņam prasījāt vienreiz šeit, otrais šeit, trešoreiz šeit, tad jūs viņam nepaprasījāt, atnāca Lita, piemēram, paprasīja tieši, kad viņš bija šajā superīgajā savā dzīves punktā un atnāca pie manis komandā, nevis pie tevis, kad tu viņam šeit prasīji. Tāpēc tas follow-up ir jātaisa regulāri, reizi 2 mēnešos, ja viņš jums pasaka, nē, nav īstais laiks, nē, jo, vai visas beidzot izlēma nākšu. Tāpēc tas follow-up ir tik ļoti svarīgs. Tad man nav naudas, man apkārt... Tie puiši vispār ne... Kāds tīkla mārketings nopietni? Te tak nevar nopelnīt. Rīktīgi, man tā... Tā, ka var, jēdzi, kā... Nevar es tak viņam pierādīt neko pilnīgi. Un tā, ka pierādi man, ka var. Tu viņam saki, ja es tev nosūtīšu prezentāciju, ja es tev uzaicināšu uz sazvanīšanos, ja es tev uzaicināšu uz tikšanos un tev visu parādīšu, kā mēs šeit strādājam, kā šeit var nopelnīt, vai tu atnāksi? Un tad... Es viņiem, starp citu, piedāvāju, man tā liekas, kas viņiem varu pastāstīt, lai viņi tā kā man savu numuru, mēs varam sazvanīties, un es viņiem varu izstāstīt. Un iedeva? Ne. Nobijāt, tāpēc, ka viņiem arī, viņi droši vien bija barā, un visi tagad, kurš pa kuru tagad krutāks un pazīmēsimies. Bet šī ir laba iespēja, jā, kā satiekot cilvēkus un pierāda, sarunājiet tikšanos, paņem līdzi savu prezentāciju, paņem līdzi vēl visu, kas tev ir, un izstāsti, parāda visu, kā mēs šeit strādājam, ļoti labi. Tā, Žanna, tas ir iebildums, ja man apkārt ir jau daudz partneri. Jā, man apkārt jau ir daudz partneri. Uz šo ir ļoti laba atbilde. Piemēram, kā man no pieredzes mēs liekam visu laiku kā piemēru, kam ir daudz partneri apkārt tiem, kas seko visiem čoganu partneriem, ir tajā čoganu burbulī iekšā, bet patiesībā Latvijā vien ir tikai, cik mēs esam, 100, 150, kas aktīvi strādā. Tādi, kas ir, ļoti maz aktīvi strādā. Ļoti maz, jā. Man parasti ir tā, ka es cilvēkus uzrunājot, man cilvēki visbiežāk tā ir tagad, tāda no visiem, kam es rakstu, tie kādi 80%, kuriem ir vienmēr šitas teksts. Man strādā tur 2, 3 draudzenes, tur pazīšanās, tur viņai visi ir apkārt čoganā iekšā. Bet, es parasti to argumentēju tā, bet paskatīsimies tādu no pareizās un loģiskās puses, cik ir lieli darītāji arī no tiem visiem, kas tur ir iekšā. Jo reāli katrs klients, mēs taču arī vienmēr, kad mēs kaut ko pērkam vai izvēlamies, mēs jau izvēlamies tīri to, kas mums patīk, kas mūs uzrunā. Un nav jau teikt, ka ja viņi tur darbojās, ka tieši visi tie cilvēki nāks tieši pie viņiem. Tieši tā, izskat tikai tīri tā. Piedod, mēs šādi arī rēķinājām, piemēram, cik mums ir Latvijā 1,5 miljonus cilvēku laikam bija? Jā, 750 cilvēku katram iznāk. Tu izrēķināji arī, ja? Jo plus mīnus tā sanāk, kad vai tie ir jūsu komandas biedri vai šie te topošie partneri, un ir nenormāli daudz. Un es vienmēr saku, spilgtu piemēru, kaut vai Baltic Beauty izstāde.
kurā 95% cilvēku vispār nezināja, kas mēs tādi esam. Nu tā, ka vispār nezināja. Zināja tikai tie, kas ir jau partneri, kas atnāca, kuri caur kaut ko gribēja atnākt pastīties, protams, paokšķerēt. Pārējie neviens nezina. Kaut kur iepazīstot jaunus cilvēkus, stāstot, viņi nezina, kas ir čogan. Arī šis pats Glitter Party, mēs atnācām un bārmane, un viņa noklausījusies Aleksandras stāstu, mūsu stāstus, visu šo, redzot to visu mūsu tusiņu, viņa paprasīja, jums tur tiešām viss tā izdodas. Un tā kā viņa ir ieinteresēta šajā biznesā, viņa ir ieinteresēta, kas jums tur vēl, kā vēl, ko vēl, kur to, kur šito. Nu tā kā reāli cilvēks arī bārmenis, kas strādā aiz letes sievieti, ieinteresējās biznesā, tikai tāpēc, ka viņa redzēja to visu, kas mums notiek. Vakardien satiku mūsu partneri, kas ir izdegusi, un es viņai, čau, kā tev iet? Viņa, es tik ļoti gribu atpakaļ uz čogām. Es tik ļoti gribu atpakaļ pie jums, man viss tas pietrūks. Nu, tā kā, ka tie, kas jau šeit, jums tāpēc caur saviem storijiem, caur visu ir jārāda, ka tas nav tikai taisīt storijas, pārdot produktu, tur to un to, bet tas viss ir, tā kā pilnīgi cits dzīves stils, pilnīgi citādāks, tas ar ko aizrauties, ja? Un noteikti šo oponēt par man ir jau daudz partneri apkārt, izzināt arī, tā kā cik vidēji tev ir, mums katram jau tomēr ir savs paziņu loks, mums katram ir, un tad tu pastāst par vārdu sarakstu, piemēram, kuru var uztaisīt, izmantojot to memory jogger sistēmu, ka tu iekļauj sarakstā visus savus bērnības, skolas, studiju, deju, mākslas pulciņu biedrus. Un tad tas cilvēks sapratīs, ka jā, patiesībā man ir tik daudz cilvēku apkārt, kuriem es varu piedāvāt. Un tas ir svarīgi viņam palīdzēt, vienkārši saprast to, ka viņam nav tikai tie Instagram drauga vai 5 draudzenes apkārt, kas visticamāk no viņa nepasūtīs neko. Šādā veidā vienkārši novest viņu līdz tam, ka viņš notic, ka viņš var, ka arī sanāks. Nu tā. Jā, Agnes, tieši aicinot biznesā, kādi ir šie te. Man neinteresē tīkla mārketings, paziņa ar to jau nodarbojos, man laikam tas nedara. Īpaši, ja ir vārds man laikam, tad tas nozīmē to, ka tas cilvēks jau ir 50% izlēmis, ka viņš gribētu, bet viņš vienkārši baidās vai viņam trūkst informācijas. Tad līgu uz šo ir ļoti, ļoti vērtīgi noskaidrot uzreiz ar pretjautājumu, kāpēc tev ir sajūta, ka tev tas nedara. Tā kā pastāsti, kāpēc tev ir sajūta, ka tev tas nedara. Man nepatīk uzbāzties cilvēkiem, man nepatīk to un to un to. Un tad tu sāc stāstīt. Bet ja es tev pastāstīšu, kā tu vari darboties šeit, neuzbāžoties cilvēkiem, vai tev tas būtu interesanti? Un, protams, ka pēc tam šajā sarunā tu stāsti arī to, ka šeit nevienam neuzbāžās. Šeit mēs tikai piedāvājam šīs iespējas vai piedāvājam produktu, bet nevienam mēs taču neejam ar tagad tās 10 reizes dienā davaļiem nopērts. Mēs vienmēr dodam šo izvēli. Ja es tev nosūtīšu katalogu, vai tu pasūtīsi, ja es tev uzaicināšu uz prezentāciju, vai tu noskatīsies. Tāpēc ir svarīgi izmantot šo ja, es vai tu, jo šādā veidā mēs tam cilvēkam nevis uzbāžamies ar vai noskaties nopērts, bet dodam iespēju izvēlēties. Jo viņš jebkurā brīdī te var pateikt nē, bet man lielākoties uz visiem šiem teikt, kuriem es esmu rakstījis jā, es vai tu, viņi atbild, kad jā, jo viņi ir ieinteresēti. Ja man kāds uzrakstītu, visticamāk arī šādi, ja es tev tagad tās nosūtīšu to, vai tu gribētu, visticamāk es teiktu, ka jā, tāpēc, ka man patiktu tā uzruna, pirmkārt, kā man uzrunāja cieņpilni un tā, ka, smuki, kārtīgi sakārtoti. Jā, tā kā noteikti šajā iebildumā ir jānoskaidro, kāpēc viņai šķiet, ka viņai tas nedara. Un tad viņa tev atklās šīs te savas lietas, kāpēc nedara. Tad tu viņai, ja es tev nosūtīšu prezentāciju, vai tu to noskatīsies? Un pēc tam mēs ar tevi sazvanīsimies, tev atbildēšu uz visiem jautājumiem. Šādi te vienkārši bīdi tālāk, viņa noskatīsies prezentāciju, jo visticamāk viņai ir slikts priekšstats par kaut ko radies, vai ir bijusi pilnīgi slikta cita iepriekšēja pieredze kādā citā tīkla mārketingā. Tas ir ļoti bieži par iemeslu, tāpēc obligāti noskaidrojot. Un īpaši saku, ja ir frāze laikam nedara. Tas ir jā. Jā, nebūs kam piedāvāt, jo apkārt nav daudz paziņu un draugu. Uzreiz pāris vārdos par pirmo moduli, par vārdu sarakstu, kaut vai lai viņa pamēģina. Uzsaki, pieņemsim, ja es tev dotu iespēju 10 minūšu laikā uzrakstīt vārdu sarakstu, vai tu gribētu tā kā pamēģināt, un tu būsi pārsteigta par to, cik patiesībā tev apkārt ir daudz cilvēku, kam piedāvāt un kam piedāvāt vai biznesu vai produktu. Izspēlē šādu spēli ar to cilvēku, kurš tev to pasaka. Un tad tu viņai arī, tāpat kā Žanai teica, iedod šo te memory jogger sistēmu, kaut vai to screenshotu no tā, kā meklēt, kas ir bijis tavs frizieris, kas ir tavs mašīnas remontētājs, kas ir apkopējis bijis bērndārza audzinātājs, skolas audzinātājs, skolas biedri. Tur tas vārdu saraksts vienkārši, es nezinu, kādam ir jābūt, lai viņam nesanāktu. Tādam, kurš vienkārši negrib viņu izveidot, tāpēc, ka tās iespējas ir tik ļoti, ļoti daudz.
Tā Amanda raksta, nē, tas nav priekš manis, man neizdosies. Dzirdot šos vārdus, manī notiek kaut kāds klikšķis, nezinu, ka man jāturpina sildīt un tikšu pie šī cilvēka. Tas nav priekš manis, man neizdosies. Atkal tieši tas pats. Kāpēc tev ir sajūta, ka tas nav priekš tevis, un kāpēc tev ir sajūta, ka tev neizdosies? Un atkal viņš tev teiks, kāpēc ir tā sajūta, ka nav priekš manis ne. Un turpini vienkārši sarunu tālāk. Ja viņš saka, pieņemsim, es nezināšu, kam uzrakstīt, es nezināšu, ko tur to, atkal izmanto šo sistēmu. Tāpēc ir šie moduļi, kur mēs ļoti, ļoti mācāmies to, kā strādāt. Jo mēs visi šeit atnācām ar domu, ka man nebūs kam vispār piedāvāt, man nebūs vispār kam uzrunāt, kā vispār uzrunāt, es neko nemāku. Mēs visi atnācām ar šādu, bet tāpēc mēs mācāmies. Un tieši tad, kad viņš tev saka arī, man neizdosies, saki, bet mums ir apmācība programmas, mums ir katru nedēļu apmācības, mums ir ļoti daudz apmācību ieraksti, kur ir visi instrumenti, lai izdotos. Tev ir tikai jābūt gribošam mācīties, tev ir jāmācās un tev ir jāgrib šeit sasniegt to, ko tu gribi sasniegt. Tas ir viss, kas ir vajadzīgs. Pārējais tev viss šeit būs. Lielākais ir tikai jāgrib. Nu tā. Tiem, kas turpina sarunu, piemēram, arī, kas ir šeit tagad un Amanda arī, ja tu kādreiz turpini pie šī te sarunu uzdodot, un tev ir šī atbilde, taču tu nezini, ko tālāk vairs uzrakstīt, tu vienmēr vari meklēt palīdzību pie mums. Piemēram, kur man atbildēja šādi, ko man vislabāk atbildēt, jo man ir bijušas arī tādas vēstules, ko man atbildēt uz šo ziņu, lai es nenoraktu šo cilvēku, tagad nepazaudētu. Un tad mēs kopā arī izdomājam šīs te atbildes. Un tas viss nāk ar laiku. Agita ārgale ieradusies ar ieslēgtu mikrofonu. Es atvainojos, man te Daira. Jā, Žana raksta reku vēl vienu arī šo te. Es neticu, ka ar šo var nopelnīt. Žana, šeit atkal mēs liekam priekšā mārketinga plānu. Tu viņam raksti kaut vai, tātad, ja es tev sniegšu mazu ieskatu mārketinga plānā, kā mēs šeit varam nopelnīt, vai tev tas būtu interesanti? Vistu, un viņš, piemēram, teiks, nu, davai, parādi, un tu viņam parādi mārketinga plānu mūsējo. Kaut vai aizsūti mārketinga plānu ierakstu, ja tu pati nevari novadīt, piemēram. Aizsūti šo līkni mārketinga kāpnes, kur ir pa šīm te. Mierīgi mārketinga plānu arī var rādīt neaktīviem cilvēkiem, kuri galīgi nekam netic. Jo tie, kas nāk šeit uz biznesu, viņiem būs ļoti interesanti zināt mārketinga plānu kā tādu konkrēti. Lai gan EOM prezentācijā ir arī pieskare mārketinga plānam, kur ir šī kāpne, to, kā veidojās vispār tīkls, ka mums vispār vajag tikai 5 cilvēkus, katram viss šis ir. Atkal, ja, tad netici, dod man atļauju, es tev parādīšu, kā to var izdarīt. Tā, ja pats nedarīsi, tad nekas nenotiks. Kitī raksta no manis mūki, ja zina, ka bez produktiem laukā neaiziet. Nu tā arī nevajag uztaisīt, lai cilvēki baidās no tevis un mūku. Tā, Laila raksta ļoti vērtīgi. Paldies, man šobrīd jāatslēdzās, klausīšos ierakstā noteikti vēlreiz. Paldies, Laila, tu jau laikam esi aizgājusi. Paldies, ka pieslēdzies. Agita raksta, čau visiem. Vai tu, Lita, varētu man personīgi atsūtīt kādu prezentāciju jūs savu izmantojot? Kādu smaidiņu prezentāciju? Nu, kad vienkārši aizsūtīt, lai cilvēks paklausās, jo tur jau laikam kāda stunda iet prezentācija. Nu, vienalga, viena vai otra vai trešā vai ceturtā. To EOM, ja, kas ir tā jauniņo, nu tā kompānijas prezentācija. Viņi ir, tu esi apmācību kanālā? Laikam es tev atsūtīšu, jā, lai tev nav grūti sameklēt pagaidām. Un pēc tam tev jāparāda būs kā tajā apmācību kanālā, jo tur ir visi ieraksti, kurus jūs varat izmantot, un visas EOM prezentācijas, kurus jūs sūtat, visus ierakstus vienkārši, kam jūs gribat. Tā, smaidēja ierakstu pierakstīšu. Okay. Tā Daiga raksta, man reāli ir piemērs. Mana partneri var šo mēnesi izdegt, bet stāstot par to, ka vajag piedāvāt citiem produktus, viņa saka, kam nepatīk uzbāzties. Bet viņai patīk produktu un grib pirkt ar atlaidi. Un te ir atkal tas stāsts, kāpēc rodās tā sajūta, kāpēc uzbāzties. Tāpēc, ka tas ir šeit jums prātā pašiem iekodēts kaut kas, ka jūs kaut kur kaut kam uzbāžaties. Jūs ieliekat sev prātā to, ka jūs nevienam nekur neuzbāžaties. Jūs tikai piedāvājat iespēju, vai nu iespēju nākt biznesā un pelnīt, vai nu iespēju nopirkt ļoti labu produktu. Un tad, kad jūs savā galvā saliksiet to, ka jūs piedāvājat cilvēkam iespēju, nevis uzbāžaties, tad jūs redzēsiet, ka jūs pilnīgi citādāk sāksiet uzrunāt tos cilvēkus, un jums būs pilnīgi cita atgriezeniskā saite. Bet ja jūs paši iesiet ar domu, labi, es uzrakstīšu, tāpēc, ka Lita man liek rakstīt, jo citādāk es te neko nesasniegšu, iešu uzbāzties tiem cilvēkiem. Nu, nekas tāds nenotiks, nu, nekas nesanāks. Nu, un arī, ja jūs jūtat, kad ir diena, kad nevajag nevienam rakstīt, nu, nerakstiet.
bet ieteiktu katru dienu tomēr atrast to dzinuli. Tā kā šodien es stāstīju savu spilgto piemēru, nu tiešām diena, kad es vienkārši gribēju apgulties tajā dīvānā, aizmigt un vienkārši lieciet mani visi mierā un netraucējiet. Bet tajā brīdī, kad es tur apsēdos, izelpoju un sapratu, ka Līta, ja tu tagad to neizdarīsi, tas ir tavs biznes, tas ir tavas ģimenes biznes. Tu noraksi kādu daļu no sava potenciāla, tu vienkārši noraksi to, ko tu tagad vari iegūt. No šīs sarakstes iespējams tu iegūsi 5 jaunus partnerus, kas būs iespējams tev veiksmīgākie partneri tavā biznesā. Un ja es to nebūtu izdarījusi, es sevi graustu kaut kur pēc tam iekšā par to, kāpēc tu to neizdarīji. Un ja es vēl ieraudzītu tos partnerus citā komandā, īpaši paralēlā struktūrā, nu tad vēl jau vairāk es sevi graustu. Saprotat to domu? Vienkārši ir jāsaņemās un jāizdara un jāizpild tas minimums arī tajās dienās, ka tev vienkārši viss ir šiten vai viss ir šiten. Un mēs visi esam cilvēki, un mēs visi nonākam šajā posmā. Bet atcerieties, ka nevar tur pārāk ilgi sēdēt, tāpēc, ka tas nekur jūs nenovedīs. Un ja jūs esat šajā biznesā, un ja jūs esat šajā Zoomā vai skatāties šo ierakstu, tad visticamāk jūs gribat augt un jūs gribat attīstīties. Un tāpēc katru dienu atvēlēt šo laiku. Es vēl gribēju pajautāt, vai mums ir izdevīgi ņemt cilvēkus, nu, piemēram, parakstīt apakšā, ja viņš ir tikai jau pašā sākumā ar domu tādu, ka viņš ņems tikai savam viesunamam un tur savam bērnam vai vēl kaut kam, bet viņš nekur tālāk neko baigi negrib. Protams, Smaidiņa, mums puse no komandas sastāv no partneriem, kas pērk tikai sev. Viņi nonāk ik pa laikam uz izdegšanas līnijas, es viņiem uzrakstu par to, ka jūs uz izdegšanu, kad ir es tūlīt pastīšos, man tieši mājās beidzās tas, es uztaisīšu tūlīt pasūtījumu. Viņi atkal sevi aktivizē uz 3 mēnešiem un šādi viņi darbojās. Jo katrs partneris, kas ir mūsu komandā, neatkarīgi no tā, vai viņš šeit būvēs biznesu, vai viņš sūtīs tikai priekš sevis, ir ļoti, ļoti vērtīgs. Jo vienā brīdī arī šim katram partnerim, kurš ir atnācis priekš sevis, var saslēgties viss tik ļoti, ka viņš var šeit sākt būvēt komandu, jo es arī esmu Taņas partneris, kurš atnāca priekš sevis pasūtīt produktu. Un paskatieties, kur tas ir novedis. Es goda vārds to vispār nebiju iedomājies, ka šādi tas viss var iznākt. Tāpēc, kad saprot ātri vien to, ka produkts ir labs, kad ar šo produktu var nopelnīt, un ja vēl mācās, kā to izdarīt vēl ar lieliem šiem te apvērsumiem vispārējo, tad tas ir milzīgs ieguvums. Un agri vai vēl tas tavs partneris priekš sevis nonāks līdz tam, ka viņš tāpat kādam savam pārdos, un vēl pārdos, un vēl. Un, protams, kad izdevīgi ir jebkuru ņemt savā komandā, nešķirojot, vai šitas tev patīk, vai šitas man nepatīk, šitas nepiestāvēs mūsu komandai, šitais tur no laukiem, muļķības, nevienu vispār arī mēs nešķirojam komandā nevienu. Jebkurš, kurš nāk, mēs viņu ņemam ar aplastām rokām, gatavi apmācīt, gatavi palīdzēt, tāpēc, ka Emīlam spilgts piemērs partneris, kas mums ir uz procesā, uz aktivizēšanos. Iespējams, tu pēc tam arī skatīsies šo Zoom un mīļi sveicienu tev, bet es viņu vienmēr likšu kā piemēru. Puisis 18 gadīgs. Emīlu atradis caur Instagramu, caur hashtagu te ir darbs. Emīls pats neatcerās, ka viņš ir licis kaut kādu postu ar hashtagu te ir darbs. Viņš ir atradis tagad tās Emīlu un puisis 18 gadīgs. Viņš grib mainīt savu dzīvi. Un palīdzēt mammai, palīdzēt vēl. Nestāstīšu visu viņu stāstu. Es ceru, ka viņš kaut kad mums izstāstīs visu savu stāstu, bet īsāk sakot, tur ir tik milzīga apņēmība, tik milzīga drosme izkāpt no tās, tā kā nabadzības, no tā, kuri it kā visi ir lemti, tie, kas nav piedzimuši bagātās ģimenēs, un viņš ir nenormāli gatavs mainīt dzīvi. Viņš ar Emīlu ir sazvanījies Zoomā, viņiem jau tur viss notiek uz priekšu, un Emīls iet arī ar viņu kaut kādu citādāku to sistēmu, jo viņš jūt, ka tā vajaga. Un man ir ļoti interesanti, kur tas novedīs, un es ļoti gaidu brīdi, kad viņš aktivizēsies un tiešām mums izstāstīs šo stāstu visiem arī komandā, un mēs viņā redzam milzīgu potenciālu, un mēs darīsim visu iespējamo arī, lai viņam palīdzētu tieši tāpat kā visiem citiem, kas grib šajā komandā augt un attīstīties. Un šeit ir stāsts par to visiem tiem, kas grib. Jo mēs nevilksim aiz astes. Esmu pietiekoši vilkus arī ļoti daudz no mūsu komandas ar cerību, kad var būt, bet ja nav pretī atdeve, man to nevajag, to vajag tev. Tā kā pašam tas ir jāsaprot, kad ir jādara. Nevar visai gaidīt, kad jūsu vietā kāds kaut ko izdarīs. Un izrādās, ka mums vispār jau pateica to, ka mūsu komandā mēs par daudz dodam savai komandai apmācības, mēs par daudz visu dodam uz paplātītes, ka jums pašiem ir jāiet un viss jāmeklē, bet tā mēs esam aizgājuši, un tā mums tas ir iegājies, un tā mēs jūtamies labi, ka mēs tā daram, bet tajā brīdī, kad mēs jūs izmestu visus no savas ligzdas vai no laivas, tad būtu interesanti skatīties, kā jums te ietu. Ir ļoti liela daļa, kas arī iet uz priekšu un neapstātos, bet es domāju, būtu liela daļa, kur saprastu, ka
ka nebūs. Nav runa arī par šiem, kas ir Zoomā noteikti, bet par ļoti lielu komandas daļu, kas tāpatās nav tā kā, ieinteresēta tajā visā tālākā Es jau ceļā. tur vienu reizi gribēju pajautāt, 25. Rīgā tur tā adrese ir, kurā vietā būs tas pasākums, ja? Jā, tur ir divi šie te ielūgumi tajā Rīgas, bet adrese ir, tas ir Lāču plēša un Barona ielas stūris, kafejnīca Oziris, tas ir kaut kāds ļoti sens vispār vieta, kur ir kafejnīca un telpa blakus Oziris telpa. Tas tieši sanāk Lāču plēša un Barona ielas stūris. Ielikšu pēc tam vēlreiz Rīgas klientu šajā kanālā. Grupā Tas viens adresi. jautājums, un otrs jautājums par Smilteni. To vēl nezinu adresi, ja? Adresi nē, mums nav vēl telpas. Skaidrs. Ja ir piedāvājums, uzklausīsim, protams. Tā kā tu vari uzrakstīt droši privāti smaidiņu, ja tev ir ko piedāvāt, jo mēs neesam vēl meklējuši neko par Smilteni. Jā. Tā kā, ja nav jautājumu par šo, tad es lieku šeit ierakstam stop. Paldies visiem, kas noskatījās.